Viss par un ap māju, sākot no pamatiem, beidzot ar siltināšanu un iekšdarbiem. Neaizmirsīsim arī par apzaļumošanu, un zāles pļaušana arī neapšaubām ir svarīga lieta. Tas viss raidījumā Tava māja. Sava māja, tas neapšaubām ir brīnišķīgi, bet viena lieta ir jāņem vērā – siltināšana. Un ļoti pierasta un jau tāda tradicionāli pazīstama lieta ir tieši vate, ko izmanto ļoti daudz kur. Bet vai ir vēl kādi risinājumi? Te mēs redzam jau vienu paraudziņu, un mums ir varianti vienmēr, vai ne? Kas ir šis te? Mums vienmēr ir varianti tādi. Ir iespēja, protams, siltināt no ēkas ārpuses, bet zinām, kad ir situācijas, ka tas nav dažādu apstākļu dēļ iespējams. Varbūt tas ir dzīvoklis, kur kooperatīvs nesiltina to māju. Varbūt tā ir vasarnīca, kurai fasādi var apdarīt. Tāpēc mums ir šāda veida produkts. Beidzās, nāk pavasars un tuvojās vasara. Līdz ar to ļoti daudziem cilvēkiem ir jātiek galā ar tādu lietu kā zāles paļaušana. Šeit mums ir speciālists, kas vislabāk varētu atbildēt uz šo jautājumu, ko tad izvēlēties. Viskie pļāvēji ir apmēram 0 līdz 600 kvadrātmetri domāti, kas ir mazi piemājas dārziņi, apkopt, puķu domēm apļaut. Un tie arī domāti vairāk, cilvēkiem, kam ir vieglāk viņus stumt vecāka gājuma cilvēkiem. Sievietēm vienīgais sliktais mīnus ir tas, ka visur jāsteigta līdz elektrības vats. Visu laiku jābūt vadam līdzi. Tieši tā. Cik tad svarīgi lietot austiņas pļaušanas laikā? Ļoti. Uzliekot šīs austiņas, jūs nedzirdēsiet arī savus kaimiņus, ne tikai trimeru skaņu. Neko nevar dzirdēt. Pat savas domas nevar dzirdēt. Šajā raidījumā mēs runāsim par visu. Gan par urpšanu, gan par celtniecību, gan par dārzkopību, gan par to, kas notiek tavas mājas pamatos. Noteikti runāsim par to, kā iekārtot mūsu mājokli, par mājas dizainu, arī par dažādām skaistām un pagaidām vēl iespējams nezināmām lietām. Tā kā liesim gaismu dažādos jautājumos, kas saistīti ar māju.